Sveiki! Šajā skaistajā dienā atrodos Āgenskalnā, Eduarda Smīģa ielā. Man fonā ir vieta, ko sauc Smilga, kas reizēm darbojas kā galerija. Šoreiz šeit notiek Rīgas fotogrāfijas bienāles izstāde Neironi, kas izmisīgi meklē viens otru. Iesim ātrāk iekšā. Cerams, ka šajā skaistajā dienā kāds tomēr būs arī atnācis. Tas būs kaut kāds pieņemsim sāns un rūpīgi. Man kāds testēs ar krāsām. Sveiki, Laima! Tu esi šīs izstādes kuratore. Vai tu varētu dažos vārdos pastāstīt, par ko ir šī izstāde? Sveiki! Izstāde Neironi izmisīgi meklē viens otru ir principā par ikdienā piedzīvoto mūsu domu plūsmu, kas ar mums katru darbojās pilnībā savādāk. Es uzaicināju 4 māksliniekus, vēloties ieraudzīt tieši viņu interpretāciju un viņu pārdomas un tieši vizuālās pārdomas par tēmu neredzamas, bet klātesošu, un tieši domājot par to, kā mūs reizēm pat manipulē mūsu pašu prāts un kā mēs noticam neeksistējošajam vai varbūt nespējam noticēt tam, kas eksistē, un tas varbūt ar uzsvaru, ka mūsu domas varbūt vai var tikai šķist īstas. Un tieši tā spēle par un apkārt par šo tematu man likās tā ļoti saistoša, un tādēļ es vēlējos arī tieši piedzīvot to citu mākslinieku to vēstījumu. Un šeit mums ir, kā jau minēju, 4 mākslinieki, kuru interpretācijas ir ļoti dažādas. Kā piemēram, šeit var redzēt mākslinieka Heikija Leķis fotogrāfiju, kur principā viņš vēlējās pievērst uzmanību procesiem, kā viņš saka, vairāk mēs baudam tieši vairāk no mēdīju satura, taču man pašai ļoti šķita, ka šī fotogrāfija parāda tos ļoti spēcīgos pretstatus un uztveres robežas, jo viņa ļoti vienkārši, piemēram, aplūkojot viņu, viņā ir redzamas ļoti lielas iekšējs pārdzīvojums un iekšējas ciešanas, vai tieši vienaldzība, te pašā laikā fons ir tāds, ka tu nevari palikt vienaldzīgs. Tas tā ļoti vienkāršojot to. Tad, piemēram, Kristaps Freimanis ir strādājis ar savu domu simboliem, un ar tiem strādājot viņš ir arī, varētu teikt, pats kārtojis un sistematizējis savas domas un veidot pierakstus, lai atgriezies pie šiem simboliem un arī fiziskajā matērijā viņus apstrādājis un manifestējis, lai varētu dalīties ar skatītājiem. Tad, piemēram, Agate Tūna, kurai mēs redzam ķīmijgrāmas, viņas darbos ir iespējams vērot šo netveramo kontrastu, analoģiju ar uztveres procesu, jo
Jo, lai gan viņa vada šos procesus, viņa nemaz nespēja viņus tik labi kontrolēt. Un, tā varētu notikt arī mūsu uztveri, ka mēs reaģējam uz kaut ko, uz ko mēs nevēlamies, un citi gadījumi. Un tad vēl ir Luīza Nežberta, kuras darbus es vēlējos iekļaut šajā izstādē tādēļ, ka man šķiet, tās ir tādas ļoti atklātas un personiskas, it kā zem kādiem arī tādiem aizņemtiem fragmentiem un simboliem paslēptas, taču tāda ļoti personīga un atvērta saruna par saviem procesiem. Jā. Vai šie darbi ir speciāli tapuši šai izstādēji? Kā notiek šo darbu vai autoru atlase? Jāatzīst, tas jau bija pirms kādu laiku, un es arī pati regulāri domāju par to, kā tas process iet uz priekšu, reizēm kaut ko pat atstājot ārpusē un varbūt pat piemirstu, bet principā darbi tapa gan iepriekš, gan arī speciāli tieši priekš bienāles, piemēram. Lai gan Agatas darbs, piemēram, ir tāds arhīvs viņas iepriekš arī piedzīvotiem, jo veidojot tās ķīmijgrāmatas, viņa arī pati daudz ko piedzīvo. Bet tas ir arhīvs tādēļ, ka tur ir vērojami fragmenti, kas ir tapuši gan tikko nesen, gan arī ļoti senā vēsturē, kad viņi tikko atklāja šos procesus. Tad, jā, Heiki darbu es vienkārši... Viņš patiesībā bija viens no tiem pamatiem, kas mani iedvesmoja būvēt šo izstādi. Sanāk, ka viņa darbs ir tāds kā, nezinu, pirmais, varētu teikt, šajā visā, ar ko sākās? Es vairs neatceros, varbūt. Viņš bija viens no, viņš tiešām bija ļoti, ļoti svarīgs. Jā. Viņš bija tāds fundaments, ap kuru kaut kādā mērā, jā, par kuru es vienmēr domāju, kad es runāju ar citiem māksliniekiem. Viņš vienmēr bija klātsošs, tāpat kā tās domas, kuras neredz. Bet, jā. Pirms pāris gadiem tu ieguvi balvu šajā fotobienālē kā jaunais kurators. Un kā ir būt jaunam kuratoram? Interesanti, ļoti interesanti, ļoti pārsteidzoši. Katru reizi tā pieredze ir arvien savādāka. Un, jā, man šeit tā ir diezgan interesanta lieta un paver ļoti daudzus skatpunktus, kurus varbūt ir grūti ieraudzīt, ja tu nesaties mākslinieks tādā ilgākā arī periodā. Un man liekas, izaicinoši to skaisto procesu, tīpaši, ja mākslinieks ir tāds ļoti uz procesu tendēts, tad man liekas, ir liels izaicinājums un arī reizē prieks aizvest to pie skatītāju. Labi, paldies, lai veicās. Sveiks, Kristap! Vai tu varētu īsumā pastāstīt par saviem darbiem šajā izstādē? Jā, ok. Varbūt tu uzpresi, kas tev interesē. Vai varbūt ieraugi kaut ko, kas tev interesē. Ja pareizi saprotu, tad kuratori atnāca ar tēmu, un tās ietvaros tev bija kaut kas jāizdomā. Un kā tu piegāji šai tēmai? Tagad jāmēģina atcerēties. Mēs vakar taisījām. Pabeidzām. Jā, laikam tieši par tiem neironiem tiešām gāju. Es beigās skatījos to, kādi ir arī pārējie mākslinieki, kas būs. Un, kad es, piemēram, viņus satiku, es kaut kādus pavadienus pamanīju, ka viņi strādā ar metālu vai tām lietām. Man pirms tam bija gribējies to taisīt, bet kaut kādiem iemesliem man likās, ka nevar vai no laika vai kaut kā tā. Man bija kaut kāda sajūta, ka, ja mēs esam tur kaut kā nejauši tur savienojušies, un tie cilvēki, kas ir tur piekrituši vai varēja uztaisīt vai ko laima arī paaicināja. Un tas kaut kā gāja tajā virzienā. Ja Luīzai bija kimā tie darbi ar tiem metāliem. Jā, man jau sen bija gribējies taisīt kaut ko ar metāliem. Tā. Un tad, laikam, tas beidzot bija tāds stimuls paiet pretī tajā virzienā. Un tās bildes ir tavējās? Jā, tas bildes ir manējās. Tas ir nezinu, tas ir kāds milzīgais arhīvs, kurus viņās līkstu bišķīt nost. Skatās pēc kontaktkopijām it kā. Pēc kā? Pēc kontaktkopijām. Jā, bet es nemāku to analogo fotografiju. Milzīgs respekts pret visiem šitiem masteriem. Tas ir vienkārši screenshots manā digitālajā aparātā. Bet vispār varbūt noderīgi taisīt to analogo. Nesat taisīt tik daudz gan jau. Un tai pusē izstāst pēc kaut kāda tāda rituāla lietas. Tur ir ieiet vispār.
Tur vispār drīkst iet tajā apli iekšā? Nu, pamēģini. Tas jau, man liekas, katram jāapskatās, vai tu vari tur iet, vai ne? Jā, kopumā liekas interesanti tas, ka parasti fotogrāfijas bienāles izstādes ir tās ļoti kārtīgas un sakārtotas. Tu esi tāds vismežonīgākais. Nu, es laikam es mēģināju sākumā tā kā kārtīgi, bet es sapratu, ka nebūs. Man kaut kā tā laikam galva strādā. Es tikai mēģinu kārtot un strukturēt domas un ikdienu. Tāpēc vispār sākumā bija jābūt tam skapim, ne skapim, plauktam. Mēs viņu gribējām uztaisīt tā kā normālu plauktu, bet viņš burtiski gāzās un šķībojās. Un tas sapratu, ka nebūs laika viņus attaisīt legit. Tas viņu apgāz un tā kā es sapratu, ka tur veidojās tā laiva. Man liekas, arī kaut kā tā ikdienā ir, kas tā kā mēģina režīms, un tad viss kaut kā apstājas, un tad atļaujies tam hausam, tad vismaz ir ilūzija, ka kaut kāda dzīve notiek. Jā, varbūt tāda tikai sajūta. Labi, neiesim budismā laikam. Jā. Nu, labi, paldies. Sveiki, kungi. Vai jūs pārrunājat šo izstādi šobrīd? Nē. Kāds jums ir pirmais iespējas? Man patīkams stāvēt zem silta avota šajā lietainajā dienā. Bet par izstādi spriežot, jā, forši. Jāparunājās vēl ar igauņu mākslinieku, lai izstāsta, vai jāgaida viņa prezentācija. Ir kaut kas uzreiz tavu uzmanību saistīja šeit? Pie kura darba tu gribētu pakavēties, atgriezties, padomāt? Godīgi sakot, man kāds ir igauņu mākslinieku vārds? Jā, Tomas. Tomas Bildu uzrunā, tagad ir solīta viņa prezentācija, tad es palikšu, paklausīšos. Jā. Tas tā kā pārējie autori jau tā kā zinām, varbūt Kristaps priekš manis ir atklājums, bet jā, sākuma punkts varbūt ir fotogrāfija pie sienas. Okay. Čau. Čau. Kurus darbus tu nofočēji? Zini, es parasti fočēju gandrīz visus darbus, jo tā ir mana piezīme grāmata. Man kā kuratoram vienkārši viņa paliek tā kā tādas piezīmes uz, tā kā bloknotā es rakstīju, to es vairs nedaru. Un tad kādreiz, kad man liekas, tas man kaut kur derētu vai tas man likās interesanti, es viņu varu pašķirstīt. Tikai es pārsvarā īstenībā fočēju gandrīz visus darbus. Un tas nenozīmē, ka es kādu darbu prioritizēju, vienkārši man tā kā liekas, tas jāpatur atmiņā, un tas ir veids, kā to izdarīt. Kāds tev pirmais iespējas par šo izstādi? Man ļoti patīk šī telpa. Man patīk, kas te notiek. Man liekas, ka viņi tā kā labi sadzīvo ar to telpu, šī izstāde. Ir kāds darbs, kas tev uzrunāja, kur tu pirmā bija gatava nofočēt? No tādā kategorijā man ir grūti padomāt. Man liekas, te uzreiz dabiski dominē kaut kādi tie darbi, kas paņem telpu. Piemēram, šis darbs, man liekas, viņš vienkārši tā kā uzreiz tev jau tā kā organizē par sevi to telpu, to viņa pirmo ieraugi. Man vispār patīk tie Agatas Tūnas darbi, tie visi tie alumīnija locījumi un tie. Jā, bet tā, tu zini, tad baigi tādās kategorijās nedomāju. Nav jau vairs bieži tā, ka tu ienāc un kāds tev darbs tur nogāž no kājām. Es jau tik daudz redzējis tos darbus, tā kā, tur liekas tā. Interesanti un tā, bet laikam es tādā kategorijā pat tā īsti laikam nedomāju. Ok, paldies. When I started this project in 2019, I felt climate change and the environmental issues weren't being discussed enough on a personal level. This may be because these issues don't seem to directly affect us yet. As I thought more about the topic and questioned my own daily habits, I felt that as an artist I should speak out and use my photography to raise awareness. The impact of our current